Šajā gadījumā lietot pretsāpju zāles nepalīdzēs. Un kas izraisa šīs atstarotās sāpes acis dziļumā? Ap aci, virs uzacs, un tā var būt saistīta arī ar reiboni un zvana ausīs. To izraisa muskulis EC. Šis vingrinājums palīdz muskulim sākt atslābināties. Tas ir sava veida sagatavošanās, lai mēs varētu drošāk un mazāk sāpīgi deaktivizēt triggerpunktu. Turklāt šis vingrinājums vēl palīdz uzlabot asinsriti un jau atbrīvo fasciju. Tā ir virspusēja masāža, maiga masāža. Es sev šeit aiz auss. Ļauj man paņemt savu monitoru, lai pārbaudītu, vai tu vari labi redzēt. ECO sākas šeit, aiz auss, un iet lejup līdz krūšu kaula sākumam. Tātad, tas ir šis ceļš, šo muskuli mēs masēsim. Satver no priekšpuses un no aizmuguras. Ir svarīgi vienmēr izmantot pretējo roku. Tā mums ir vieglāk kontrolēt, labi? Satver šeit no priekšpuses un no aizmuguras. Tu stumsi un vilksi šo muskuļu masu, nesaspiežot, nepielietojot spēku. Dari tā, it kā tu šūpotu muskuli. Stum un velc tādā ritmā, kas tev šķiet vispatīkamākais un ērtākais. Ej lejup, sekojot visam ceļam, ko šis muskulis veic. Ja ir grūtības, vienkārši izlasi, atceries, kur tas sākas un beidzas, un seko šim virzienam. Ej augšup, lejup, nesteidzoties. Labi? Dari to sev patīkamā tempā. Tu jau sāksi just, kā muskulis pamazām atslābst. Padoms. Ja tev ir grūtības, šo vingrinājumu vari veikt guļus. Skaties, masē, šūpo, virzi augšup un lejup gar muskuļa gaitu bez steigas apmēram minūti. Un otrs padoms, ja sāpes ir abās pusēs, masāžu veids abās pusēs. Protams!